Čau visiem! Šodien 30. marts 25. gada pusdienas laiks. Šajā video pastāstīšu par saviem šīs dienas darba plāniem un to, ko līdz šim šajā sezonā esmu jau paveicis. Šajā sezonā pirmās siltās dienas, kas ļāva doties pie bitēm, bija netipiski agri, un līdz to es jau saviem stropiem 7., 8., 9. martā veicu grīdiņu tīrīšanu un pirmās korekcijas. Ja ir interese, varat noskatīties arī man iepriekšējo video, pirmie pavasara darbi bišu dravā, pievienošu saiti zem šī video apraksta. Šobrīd esam aizvadījuši 2 dienas ar temperatūru virs 10 grādiem. Vakar bija ap 16 grādiem, šodien rāda līdz 15, un apmēram tikpat siltu rāda vēl 4 dienas. Tas man dod iespēju veikt virkni korekcijas bišu stropos. Mans darba plāns sekojošs. Pirmkārt vēlos konstatēt un piefiksēt situāciju katrā saimē. Cik tā ir stipra, cik jau ir peru dējumu daudz. Otra lieta, tā kā jau ir pirmais ienesums niecīgs, gan ziedputekšņa, gan nektāra, es atņemšu visām saimēm liekos barības rāmis ar tādu aprēķinu, lai katrai saimei, tā brutāli ņemot, pa visiem atlikušiem rāmiem paliktu plus mīnus ap 2 barības rāmiem. Vājākām varbūt 1,5, stiprākām varbūt 2,5, 3, bet tā orientējoši, lai paliek vismaz 2 barības rāmi uz saimi. Tuvākās dienas rādās siltas, līdz to notiks nektāra un ziedputekšņu aktīva ievākšana. Tā kā pašas saimas arī paspinās sevi ar barību, bet pārliek daudz arī nevar noņemt, jo tad bites var apstāt arī mātu stimulēšanu dēt, jo vienkārši nebūs pārliecība par pietiekam barības daudzumu. Tā kā krājumiem obligāti jābūt. Otra lieta, ko es plānoju darīt, ir atņemt tukšos vai tikpat kā tukšos peru rāmjus, kur ir gan jau nolietoti, tumši, ne īpaši smuki, varbūt kādam ir pelējums virsū, tos vienkārši ņemšu nost priekš pārkausēšanas. Tā vietā, kā malējo vai priekšpēdējo rāmi, skatīšos pēc nepieciešamības situācijas, saimēm došu jauns rāmīšu vietā. Mans labo svaigi izvilkto peru rāmju daudzums ir ļoti ierobežos, tikai varbūt pāris 10 rāmi, līdz ar to tām vājākajām varbūt es iedošu izvilktās šūnas, savukārt pārējām došu jau ar neizvilktajām šūnām, ja sāk ražot vasku, lai ir ar ko nodarboties, kur likt. Ar tik agru peru rāmu pievienošanu jābūt īpaši uzmanīgiem. Teikšu godīgi, 30. martā es vēl līdz šim nekad neesmu pievienojis nevienai saimei neizvilktus peru rāmjus. Vienkārši šogad klimatiski apstākļi to ļauj, sezona iestājusies gan agri, tāpēc kādai saimei 1-2 rāmjus es pieņemu, ka jau šodien pievienošu. Ņemiet vērā, kad ar peru rāmju pievienošanu nevajag īpaši steigties, un ja mēs to daram, tad tie rāmīši jāpievieno vai kā malējie sedzēja rāmi, vai kā nākamais aizmalējā sedzēja rāmi. Šajā gadījumā vienkārši skaties, kāda jums situācija ar barību, lai barība nebūtu pārāk tālu no bišu tās pamatmasas, no periem. Ja barība bišu masas tā kā ap to kodolu un periem ir gana daudz, jūs varat likt kā priekšpēdējo rāmi sānos, savukārt, ja barības ir maz, liekam kā sedzēja, tā kā gala. Kā sedzēja gala rāmis,
vienkārši bites ļoti negribīgi lēni izvilkt šūnas. To viņas tik darīs tikai tad, kad viņam patiešām to vajadzēs. Savukārt, ja jūs ieliksiet jau starp rāmīšiem, šūnu izvilkšana notiks gana veiklāk. Pēdējais būtiskais darbiņš, kur šodien es ieplānojis veikt, ir bišu apstrāde pret varas ērci. Mana pirmā pavasara apskate saimi liecināja par to, ka problēmas ar ērcēm nav, nevienu ērci uz bitēm, lai speciāli nemeklēja, bet izejot visām saimēm cauri, nemanīja pilnīgi nevienu. Līdz to situācijai vajadzētu būt ļoti labai, bet neskatoties to, es vienmēr pavasarī veicu profilaktisku pretšērču apstrādi. Tas, ko šajā sezonā lietošu, ir tīri profilaktiski izmantošu savus palikušos galus. Tos izpilināšu par rāmīšiem. Iespējams, ka Hive Clean man visām saimītēm nepietiks. Man ir rezervē palikuši vēl plāksnītes. Ja ir interese, zem video aprakstā pievienošu saiti uz savu video, kas veltīts pretvaras apstrādei. Nu ko, ķeramies klāt pie darba. Lai būtu uzskatāms paraugs, aplūkosim kādu saimīti. Pirmais, ko es izdarīju, pārgāju pāri rāmīšiem, sapratu, kāda ir situācija, uz kuriem rāmiem atrodas peri. Arī mamma ieraudzīja. Tad šeit sanāk situācija tāda. No tās pusītes noņēmu 3 barības rāmjus, praktiski pilni. Tos es ņemšu nos kā liekos rāmjus. Tie būs man priekš atdaliņiem vēlāk. Šeit malējo rāmi es ieraudzīju, kad ir sapilējis. Šito es ņemšu rāmīti nost bitēm. Tas ies uz pārkausēšanu. Šeit ir ļoti smuks, drusku barība. Tas rāmis paliks priekš dēšanas. Šeit arī šitas tāds pat trešdaļa pilns barības rāmis. Šits arī ļoti smuks, derēs dēšanai periem. Un šie sanāk, šeit sākās pirmās oliņas peri. Šos rāmis atstāju tādā stāvoklī, tādā pozīcijā, kā viņi ir, neko nekoriģēju. Šitie 4 rāmi ir tie, kurus es neaiztikšu. Te jau drusku izšķīlušies kaut kādi peri. Šeit var redzēt aizvākots perus, cirmeņus, arī pa kādai oliņai. Smuki iestrādājušās. Mana korekcija šim stropam sanāk sekojoša. Vidū šie 2 rāmi ir gana bagāti ar periem dējumiem, principā plaukstas platumā no abām pusēm rāmis. Malējie šitie 2 rāmi ir drusku no vienas puses, iekšmalas. Tātad līdz ar to šitos 4 rāmus es neaiztieku nedalu, nekādīgi nešķiļu. Tas, ko es gribu, lai blakus nākamais rāmis ir tāds, kur gan barība, gan arī būtu vieta, kur mammai dēt, lai paplašināties. Šitas rāmis man sanāk vairāk tā kā dēšanai, ar drusku barību. Tie man iet klāt. Tātad viņam no katrai no pusēm ir rāmis kā sedzējs ar barību. Šajā saimē es ņemšu nost šos 3 barības rāmis, jo uz tiem
rāmiem, uz kuriem ir peri dējumi, ir gana daudz vēl barības. Viņi diezgan vēl pasmagi. Tā kā vairāk ar viņām nav nekādas nepieciešamības. Tas, ko es varu izdarīt, tā kā saime ir gan aktīva, es pielikšu sānos neizvilktas šūnas rāmim. Ja bites sāks ražot vasku, vienkārši viņām būs kur likt, izlietot liederīgi. Kāpēc es neliku iekšpusē? Es šajā gadījumā negribēju viņus nošķirt no barības. It kā uz šiem rāmiem, kur ir peri dējumi, barība vēl ir diezgan pietiekama. Tā kā it kā viņām ar pietiktu ar to un nevajadzētu aiztikt to malējo, nav nepieciešamība. Es varētu arī darīt šitā, ielikt, bet vienkārši šoreiz es piesardzības nolūkos vienkārši likšu gar malu un otrā pusē tieši tāpat. Un arī būs siltāk. Šitai man jau sanāca kā malējiem klekām, vai bija pirmās jau kaut kāds oliņas, tāpēc es labāk pielieku barību, lai viņām arī būs siltāk, un kur paķert, ja nepieciešams gadījumā ir pēc augstāks uznāk laiks, barības ienesuma nav, lai viņām, kur vieglāk ir aizsniegts reiz pa rokai, pa snuķim barību. Šī ir korekcija, ko es arī izdarīju. Un noslēgumā es apstrādāšu ar Hive Clean pilinu bitēm virsū. Ražotāja rekomendētā deva ir 10 līdz 20 ml uz saimi, atkarībā no saimes lieluma. Reāli es viņu nemēru, vienkārši intuitīvi pilinu vienkārši apmēram to daudzumu. Pirmās reizes pilnēt variet nomērīt apmēram, lai saprotiet, cik tas ir 10-20 ml. Bet turpmāk vienkārši uz tiem pamat bišu kamoliem vienkārši ņemam, sapilinam bites. Viņas sāks masveidā tīrīties, un ja gadījumā ir kādai kāda ērts ir, tos viņas arī notrausīs no sevis nost. Nu, šim stropiņam darbs padarīts. Saimi bija ieziemojusi pa centru, un kā redzat, tagad esmu pārbīdījis uz vienu sānu, uz dienvidu pusi, pie dienvidu sienas. Tad tagad lieku apakaļ virsū jumtiņu, un tā kā redzu, ka uz grīdiņas ir kaut kāda draza sakritus, tagad vēl noceršu šo peru daļu nost, iztīrīšu šo grīdiņu, izslaucīšu. Lai būtu vēl kāds piemērs, apskatamies vēl šo stropiņu. Šo saimi nemaz neesmu sadūmojis. Pārsteidzoši mierīgas. Tas ir liecina par to, ka šajā saimē, jeb ģimenē, ir vislabākajā kārtībā. Lai pārliecinātos par stāvokli, to mēs aplūkosim rāmīšu. Un šajā saimē situācija sekojoša. Divus barības rāmis nolikt pagaidām malā. Šo rāmi, kā redzams, viņš ir principā tukšs un drusku stūros ir pelējums. Līdz to es ņemšu ārā uz pārkausēšanu. Šis ir barības rāmis. Šis rāmis ir gana tukšs. Apakšā stūrī jau nedaudz pelējums ir. Kas redzams ir, uz šī rāmi ir diezgan daudz bišu maize. Bites ir nesuši arī svaigos jau ziedputekšus likuši šeit. Bet vienā pusītē ir mazliet jau ir dējumi. Ļoti iespējams, ka šo rāmi es tomēr upurēšu un likšu uz pārkausēšanu. Šis rāmis jau ir izteikts. Peru rāmis, bites sēž virsū periem. Re, kur ir redzama mamma. Marķēta zaļu krāsu. Šeit arī ir gan vaļajā, gan aizvākot peri, gan dējumi.
Augšā stūrītī, redzat, smuki sadēts oliņas. Un šis ir rāmis, ir redzams uzreiz, nu pats svaigs sanes ziedputekšņi. Bites jau čakli strādā. Tātad šis malējais man paliek kā sedzēja rāmis barības, gan medus, gan bišu maize. Šie divi ir izteikti peru rāmi. Šo rāmi nav smuks. Es viņu upurēšu, tas nekas, ka tur dažs šoliņas ir pirmās. Tas nav tā vērts, ka viņš izmanto izdevību noņemt nost nevisai labu rāmi uz pārkausēšanu, lai pēc tam nav visu sezonu jāmokās un jādomā, kurā brīdī varētu viņu noņemt. Un tad man atliek varbūt pielikt vienu no zemē pagaidām noliktiem barības rāmiem. Šie divi iet pārkausēšanā, šeit ir divi peri, divi barības, un es vēl pielikšu klāt divus jauns rāmīšus, lai bitēm, ja nu izdala vasku, grib strādāt, lai ir kur liederīgi to pielietot. Šo saimi atstāju sekojošā stāvoklī. Tā kā stropa sānos vēl ir drusku mitrums, stūrīšos, es nelieku pie sienas, atstāju tāpat pa centru, vienkārši lai žūs strops. Vēlāk pie nākamās apskates, ticamāk, tad bīdīšu pie labās sienas, jeb dienvidu puses. Man galos sanāk ir šķirdēļi. Šeit ir jaunais rāmīts ar neizvilkto šūnu. Šis ir barības rāmis. Te ir divi peru rāmi. Šitas ir akal barības rāmis, kas nosedz perus, nodrošinot vienlaicīgi gan barības bāzi, gan arī siltumu. Jo rāmi ar barību labāk aizturēs tā kā temperatūras svārstības. Un tā kā šitas jau ir barības rāmis, tad šajā pusītē es ielieku izvilkšanai šeit rāmīti, tā kā jauno. Un te ir vēl viens barības rāmis, kā nebaltām dienām rezerve. Tātad es esmu noņēmis nost vienu barības rāmi, priekš atdaleņiem, ko nākot izmantošu, un reku zelējā nolic pagaidām estos divus rāmis, kas tādi principā tukši, bez barības, un ar drusku pelējumu tie man ies uz pārkausēšanu. Atliek sapilināt Hive Clean pretvaras ērcītēm. Pilinam spraugās, kur ir bites. Mērķis ir sapilināt maksimāli tieši virsū bitēm, lai viņi sāk tīrīties un tādējādi no sevis notraucot varas ērcītes. Un darbiņš pie šīs saimes pabeigts. Un šādā, principā, manierē turpināšu arī savus visas pārējās saimes. Katrā saimē tā situācija var būt nedaudz savādāka, bet priekšstatu principu, kā es strādāju, ceru, ka sapratāt. Jau es pārgājis pāri vairāk kā 10 saimēm. Pirmie secinājumi salīdzinot ar apskati starp 7. un 9. martu ir tas, ka diezgan saimes ir sarukušas. Tā brutāli ņemot varētu pat teikt, kaut kādi 25% tā uz aci bišu saimju masa ir samazinājusies. Tas liecina par to, ka ziemojušās bites ir fizioloģiski nolietojušās, vecas, viņas mirst, savukārt jaunās tikai sāk šķilties pirmie tie peri. Līdz ar to tas pieaugums ir krietni mazāks par kritumu. Tādējādi šobrīd diezgan aktīvi, krasi krīta bišu saimes masa, bišu skaits. Un šis process turpināsies visticamāk līdz kaut kādam maija sākumam. Tā kā mēneša laikā vajadzētu tomēr nostabilizēties tai situācijai. Otra atziņa ir
ja starp 7. un 9. martu vidēji tā rupi ņemot visām saimēm ejot pāri, sanāca pēru dējumi apmēram uz 2 rāmjiem no abām pusēm bērnu plaukstiņas lielumā bija, tad šobrīd tā situācija ir kā vidēja pieauguši cilvēku plauksts izmērā pēru dējumi uz 2 rāmjiem. Kā pirmie jau ir izšķīlušies, bet tās pieaugums, tā dējība nav vēl masveidā, jo, kā jau paši zinat, iepriekš vēl bija diezgan augsts. Ja runājam par barības bāzi, tad ziemošanas barība lielajam vairumam ir samazinājusies, protams, bet pozitīvā tendence tāda, ka dažās saimēs jau ir saskatāms sanests pirmais svaigais nektārs. Tā kā saulītē jau smuki spīd šķidrs nektāriņš jaunais. Un otra lieta, ne visas, bet vienai daļai saimīšu jau ir nelieli tādi, teiksim tā, bērnu plaukstas, vai varbūt kādai jau pieauguši cilvēku plaukstas lielumā, 1 rāmja puse sanest ar svaigiem ziedputekšņiem. Tā kā top jaunā šīs sezonas bišu maizīte. Tā kā process ir sācies. Ceru, ka noskatoties šo video, jūs uzzinājāt kaut ko jaunu, varbūt radās viela pārdomām, varbūt kaut ko pamainīt, pamēģināt pastrādāt savādāk ar bišu saimu apkopšanu, koriģēšanu. Jebkurā gadījumā, ja video bija noderīgs, ceru uz kādu atgriezisko saiti, piemēram, nospiestu patīk, dalīšanos, un, protams, sekojiet manam YouTube kanālam. Savukārt es jums saku, čau! Uz tikšanos kādu no nākamajiem video!